Jā, piemēram, šeit ir kāda varētu izskatīties stabviela. Tas varētu notikt šogad. Tas arī ļoti sasaista, lai ar sabiedrība var ietekmēt, ieteikt, kā darīt labāk. Lai nav tā, ka tiek uzbūvēta infrastruktūra un tad ir pārsteigums. Bet, ja notiek jau projektēšanas gaitā tā diskusija, tad rezultāts ir daudz labāks un visi ir apmierināti. 2000. gadā bija Dānijas speciālists, kur arī jau visu kaut ko labu ieteica un labus norādījumus deva, bet arī līdz šim brīdim tas nekas nav izdarīts. Un pirmā velo infrastruktūra tika izbūvēta, liekas, arī 2000. gadā, bet līdz šim brīdim nav neviena īsta apkārtnē savienot kvalitatīviem veloceļiem ar centru. Lai gan, piemēram, Rīgai ir ļoti liels potenciāls. Rīga ir ļoti kompakta. Ja pieņem, ka Rīgas centrs ir brīvības piemineklis, pirms šī vieta, tad uz visām Rīgas apkaimēm var pusstundas laikā riteni aizbraukt mierīgā garā. To varētu izdarīt Ome vai bērns. Tas nav sportists aizbrauks vēl ātrāk, bet principā jebkuru Rīgas apkaimi var sasniegt pusstundas laikā, tikai vajadzīga kvalitatīva infrastruktūra tam. Pilsētas vadībai vēlēšanās to lietu sakārtot, tad arī to var izdarīt ļoti vienkārši, jo tas nemaksā daudz. Piemēram, puskilometrs satiksmes pārvads pār dzelzceļa maksā 30 miljonus, bet par to pašu naudu var uzbūvēt 100 km veloceļu. Var savienot pilnīgi visas Rīgas apkaimes ar drošu velo infrastruktūru, bet neiegulda vienā pārvadā, nākošā pārvadā. Katru gadu tiek maksāti 50 miljoni eiro par Dienvidu tilta kredītu. Par 50 miljoniem katru gadu varētu uzbūvēt 100 km veloceļu, bet tas netiek darīts. Tā vienkārši ir tikai un vienīgi politiskā griba to darīt, manuprāt. Es tagad iegūtām prezentāciju, tiešām atrast. Tas ir kaut kur dārzā vai burmulē vai zils. Un mums ir divas brīnišķīgas ārējā baterija. Intervijā viņš vismaz izklausās pārliecinātāks. Ja? Dažreiz jau ir tā, ka cilvēks
Sagatavotais darbs sniedz lieliskas iespējas strādāt. Strādāt ne tikai Latvijai, bet strādāt arī daudzās pasaules valstīs, sevi izpaust dažādās formās. Tāpēc es saku, ka galvenais ir uzdrīkstēties un darīt, un ja darīsim, tad agri vai vēl būs izcili rezultāti. Tiem, kas dara, tiem izdodas. Vēlu visiem darba sparu un panākumus! Draugiem grupu uzņēmums Printful savu Eiropas ražotni ir izvēlējies atvērt Latvijā. Tepat netālu no Meža parka mēs ražosim un piegādāsim cilvēkiem preces visā Eiropā. Pēc aicinu vienu no jums palīdzēt. Nāciet strādāt pie mums, iesakiet strādāt pie mums saviem draugiem, kā arī iesakiet Printful jaunajai ražotnei kādu labu Latvijas ražotāju, kas var kļūt par mūsu sadarbības partneri. Printful.com/Latvija jūs atradīsiet visu informāciju, kā var pieteikties pie mums darbā, kā var mums palīdzēt un kā var padarīt Latviju par vienu no Eiropas centriem. Es domāju, secinājums varēs būt strādāsim gan birojā, gan atsevišķi. Pajautāsim paši sev, kas ir izdevīgāk un labāk sev un uzņēmumiem. Paldies!